Jā. Nē. Kāds ir, teiksim, kāds ir tas stāvoklis, jā, kam pievērst uzmanību? Tad tas ir tomēr tāds, alternatīvs redzējums klasiskajai medicīnai. Pat esmu aromaterapeite, bieži savā praksē novēroju, cik svarīga un būtiska ir zemapziņa. Jā. 59, 69 ir aizgājis uz labo pusi. Redzi, šīs divas sistēmas, endokrīna un asinsrites, pat izkāpa ārā jau no tumši zilā rādītāja, kurš skaitās tāds it kā sliktāks. Savukārt šeit uzrādījās jau oranžais, tā kā tā būtu tā pārslodze, bet aizgāja atpakaļ uz zaļo, kas ir ļoti labi. Ja? Viss ir pakāpies uz saharmonizējies pareizā virzienā. Arī te redzi, apvalciņš, zilais apvalciņš, tur, kur viņš nebija, tur viņš ir bišķi šeit vairāk nostiprinājies. Jā, kaut kāds uzlabojums ir. Wow! Jā, šitas ir kopā pētīti. Man ļoti patika. Es esmu ārkārtīgi pārsteigta, jo parasti uz mani neiedarbojas daudzas lietas, bet šoreiz klausoties sublimināli, es pilnīgi skaidri sapratu, ka strādā gan, un man ļoti interesēja šī tēma, un kā tas var reāli palīdzēt arī maniem klientiem un vienkārši vispār cilvēkiem, jā. Un jā, es esmu pārsteigta un priecīga, kā smaidu un smējos, ko es nedaru bieži, jākās. Tas ir skaidrs, ka iekšējais dialogs ir viens no tiem, kas nosaka to, kā tu jūties, ko tu dari, kā tu dzīvo, cik viņš ir negatīvs vai pozitīvs, zemapziņas bloki, dažādas dzīves laikā pieredzētas emocionālas un fiziskas traumas. Tas viss ietekmē to, kā mēs jūtamies, cik mums ir labs garstāvoklis, kā mēs spējam vispār pārvarēt krīzes un vispār forši un tā, viegli dzīvot ar prieku, jā. Lūk, tad šis te jūsu veids, ko jūs šodien prezentējāt, manuprāt, ļoti atbilst tam mērķim, kā to savu dzīvi padarīt vieglāku, kā atbrīvot savu prātu un būt vieglam. Vieglam. Tā. Un tas ir superīgi.